Esiet sveicināti! Mani sauc Liene Zariņa, un jūs skatāties rubriku par suni bez filtriem, kur mēs godīgi un atklāti runājam par dzīvi ar suņiem, par visu smieklīgo, nopietno un šad tad arī dažādiem piedzīvojumiem kopā ar suni. Šodien pie manis studijā viesis veterinārārsts Paulis Nartišs. Sveiks, Pauli! Sveika, Liene! Man ir ārkārtīgi liels prieks redzēt tevi pie sevis. Paldies par uzaicinājumu. Man ir prieks, ka tu par mani atcerējies. Un šādas te ārpus darba aktivitātes ir vajadzīgas prāta atslodzei un erudīcijai kopumā. Tā kā paldies par uzaicinājumu. Piekrītu. Jā, Pauli, tu esi tas cilvēks, kuru es gadiem ilgi sekojot tavām gaitām, tavai attīstībai, tavam ceļam, varu teikt, ka tu esi cilvēks īstajā vietā. Cilvēks, kurš ir tiešām atradis savu ceļu, kur viennozīmīgi mēs visi nepārprotami to redzam, par to pārliecinamies un par to runā tavi darbi. Kā tu nonāci līdz veterinārā ārsta profesijai? Vai tas tev bija apzināts ceļš, vai varbūt dzīves līkloči tevi līdz tam atveda? Mani vecāki ir veterinārārsti. Viņi ir absolvējuši 80. gadu sākumā Lauksaimniecības universitāti, veterinārmedicīnas fakultāti, un visu bērnību es augu, mums bija kaķi, suņi mājās, un vecāki nekad nebija mājās, un tad man likās, es nekad nebūšu veterinārārsts, jo tas nozīmē, ka mana ģimene mani neredzēs. Bet kaut kā laikam ejot un tā kā tuvojoties jau tai vidusskolai, kur jāizvēlās tas ceļš, kas tālāk ir ejams, tad man bija tikai viena programma galvā, un tā bija veterināra medicīna, un to ceļu es beigās arī izvēlējos. Bet es neteiktu, ka tas bija neapzināti. Man bija tāda doma, ka es baigi forši varēšu turpināt vecāku iesākto, bet mūsdienu modernie vecāki strādā līdz pirms un pēc pensijas, tā kā vajadzēja izveidot visu no jauna un no gala, un to es arī iesāku, jā. Un cik ilgi tu šobrīd jau, un cik ilgi ir tas tava veterinārā ārsta profesijas pieredze? Vispār bija tā, ka universitātes laikā diplomdarbu izstrādāju par lauksaimniecības dzīvniekiem, tieši par sivēniem, par gremošanas trakta prebiotikām, probiotikām. Tas bija Eiropas apmaksāts pētījums, vienai doktorantei palīdzēju. Un doktorantūras, bet diplomdarbu izstrādes laikā es paliku rūpnieciskajā lopkopībā cūkaudzēšanā, bet vairāk nekā veterinārārsts, bet kā ražošanas vadītājs, cilvēka resursu pārvaldība, un pēc tam nomainīju darbu uz piena lopkopību, arī cilvēka resursu pārvaldību, un pēc tam vēl es biju cēsgaļas kombinātā, arī cilvēka resursu pārvaldību. Bet tad man kaut kā, mums vidējais puika nāca pasaulē, un man bija tāda pauzīte, jo es visu laiku biju skrējis, vajadzēja kaut kur apsēsties. Un tās atpūtas laikā, tajā pusgadā, es domāju, ka beidzot ir jāiestartē kaut kas savs, it kā zināšana bagāža ir gan kaut kādā uzņēmē darbības formātā, gan arī tā pamatbāze, ko ir akadēmiskā izglītība iedevusi. Un saliku pēdējo 5 kapeiku kopā un aizņēmos no mammas, un tāpat tā praksīte. Es nezināju, kā būs. Man bija termometrs, fonendoskops, galds ar lampu. Un kaut kā forši, vaļsirdīgi strādājot ar tīru sirdsapziņu, ir izdevies kaut ko izveidot. Par ko man pašam ir tāds gandarījums, jo skatoties, kas notiek apkārt, tie uzņēmīgie cilvēki trūkst, bet atkal man ir tā iespēja dot piemēru un spēku kādam, kas to redz no malas, kā to visu var attīstīt. Un, jā, tas, protams, ir maizes darbs, bet no otras puses tas ir kaut kur dziļs sirdī šī misijas apziņa palīdzēt bezpalīdzīgajiem. Brīnišķīgi, jā, un tādā veidā tu vari būt par iedvesmas avotu, iespējams, cilvēkiem, par kuriem tu pat nenojaut, ka tu varbūt ar savu darbu, ar savu piemēru iedrošini un stiprini arī viņus. Jā, protams. Iet un uzdrošināties, iet pretīm saviem sapņiem. Jo mums ir daudzi studenti bijuši praksēs vai skolnieki atnākuši, kuri tā kā šaubās par to īsto savu ceļu, un es viņiem piedāvāju, atnāc pie mums, pavadam dienu, nedēļu kopā vasaras brīvlaikā, paskaties, kā tas darbs notiek no otras puses, jo bieži vien viņi atnāk ar dzīvnieku pie mums, ar vecākiem, un redz tikai no klienta puses, bet no otras puses tas darbiņš ir mazliet savādāks. Un tas ir ļāvis arī uz vienas rokas saskaitāmu skaita jauniešiem izvēlēties veterinārmedicīnas ceļu. Viņš šobrīd studē jau augstāko izglītību, un mēs esam viņus iedrošinājuši iet to ceļu. Tas arī tāda pievienotā vērtība, ko
citreiz pat neaizdomājās, ka tas ir kaut kas tāds, ko var iedot tam otram cilvēkam. Brīnišķīgi, piekrītu. Lūk, un no galda, kas bija tavs starts galds ar lampu, kā tu saki, šogad ir tavā dzīvē noticis, tavā profesionālajā dzīvē noticis brīnišķīgs, ārkārtīgi liels notikums. Tu esi atvēris savu klīniku Siguldā. Jā. Un pastāsti, kāds ir tavs redzējums par klīniku, par tajā sniegtajiem pakalpojumiem, un kādi pakalpojumi jau ir pieejami, vai varbūt arī par kādiem vēl plāniem tālāk? Jā, tas pamatmērķis bija tāds, ka pirms tam mums bija īrēts kabinets, un tas pieprasījums pēc pakalpojuma auga, un es sajūtu to, ka mēs radām klientiem neērtības ar to, ka mēs nevaram piedāvāt diagnostiku uz vietas tādā līmenī, kā es to redzētu, lai būtu kvalitatīvs pakalpojums. Un tas savukārt pavēra kaut kādu ceļu, domāt mazliet ārpus rāmja, un izvēlējāmies būvniecības ceļu un paplašināšanos. Un tas pamatmērķis tam bija, un filozofija tam ir tāda, ka cilvēks, atbraucot ar dzīvnieku pie mums, var vienā reizē vai pāris dienu laikā turpat pilsētā iziet pilnu diagnostiku un saņemt visu ārstēšanas spektru. Protams, mēs nevaram šobrīd vēl piedāvāt kaut kādas atsevišķas nišas lietas, kur ir nepieciešami pieredzējuši speciālisti, bet es teiktu, pa 95% mūsu aprīkojums uz doto brīdi atbilst galvaspilsētas lielajām klīnikām. Un tas, kā mēs strādājam, ir no līdz ciešā komunikācijā ar dzīvnieku īpašnieku, kurš to dzīvnieku redz un jūt, jo tā viena darba daļiņa ir pie mums uz vietas, bet 90% paliek mājas darbi cilvēkam ar šo dzīvnieku. Tieša komunikācija, atgriezeniskā saite, un tas ir būtiski, lai to ārstēšanas procesu varētu novadīt. No diagnostikas lietām mums ir asins analīze, mums ir ultrasonogrāfija, mums ir rentgena diagnostika, perspektīvā kompjutera tomogrāfija, bet ne tik ļoti pārskatāmā nākotnē pagaidām. Piedāvājam arī dzīvnieku skaistumkopšanu. Mums ir grūmīgi speciālisti kaķiem, suņiem, lieliem suņiem, atsevišķi vēl speciālists. Mums ir dzīvnieku viesnīcas iespēja jau nodot šobrīd pārtikas veterinārijā dienestā, visas atļaujas ir saņemtas, un tāds šobrīd procesā esošs notikums ir nomas tiesības zemes gabalam, kas atrodas mums turpat blakus. Viņš ir paliels, mēs viņu iežogosim, aprīkosim ar šķēršļiem un piedāvāsim suņu skolu, kas atkal ir tavs jājam zirdziņš, kā teikt, un man ir prieks, ka man ir izdevies ar tevi sakomunicēt un nosacīt jau no pašiem sākumiem, kad es sāku Siguldā darboties, jo kinoloģija ir tāda viena lieta, kur ir jābūt dvēseles cilvēkam, uz kuru tu vari paļauties, un mēs vaļsirdīgi varam tev nosūtīt savus klientus uz apmācībām, un klienta ērtībai mēs kaut kad nākotnē droši vien gribēsim tevi redzēt arī Siguldā mūsu suņu treniņu laukumā, un varbūt, kad varēsim organizēt suņu skolu ar kārtīgu spečuku un labi aprīkotā vidē. Brīnišķīgi, es ļoti priecāšos, jo, ja es šobrīd saku, ka Cēsis nākotnē būs inteliģento suņu galvaspilsēta, tad es arī visu laiku paralēli saku, ka es to Siguldu noteikti velku līdzi un pievilkšu līdzi, nekur viņi neatpaliks. Jā. Tā kā es ar lielu prieku. Jā, man Sigulda patīk, Sigulda ir arī manā sirdī, man patīk pilsēta, Sigulda ir brīnišķīgi apzināti suņu saimnieki, un arī Siguldas suņu saimnieki ļoti daudz mācās inteliģenti suns skolā, un man ir prieks, ka es varu palīdzēt arī Siguldas saimniekiem atrast kopēju valodu ar savu sunīti. Jā, pieskaroties, jau ejam bišķiņ vairāk par ārstēšanas lietām, par profilakses lietām. Es vispār esmu cilvēks, kas es saku tā, ja man nesauktu Liena Zariņa, man sauktu Liena prevencija. Jo man visur, tomēr šķiet, ka tās preventīvās darbības ļoti bieži atmaksājas visādā ziņā daudzkārt vairāk nekā vilkt līdz kaut kam, un tad ķert un grābt, tā teikt. Par profilaksi, suņu profilaksi, suņu veselības profilaksi. Redz, automašīnu mēs tur vedam uz apkopēm, paši mēs šad tad arī gadā varbūt reizi vai divos aizējam uz kopējās ainas pārbaudi vai kādām diagnostikas lietām.
Kā tas ir, ko tu rekomendētu suņu saimniekiem preventīvi, profilaktiski, vai arī, varbūt, nezinu, tā ir kaut kādā sirds analīze kopējā, tur kaut kādā laika periodā. Kas būtu tas, ko jau katrs, ikviena suņa saimnieks var darīt šodien, rīt, parīt, lai preventīvi rūpētos par savu mīluļa veselību? Maksimāli domājot ar skatu nākotnē, lai izvairītos varbūt no kaut kādām potenciālām slimībām vai veselības pasliktināšanās stāvokļiem. Es teiktu tā, ka ir jāsastāda noteikti kaut kāds plāns, kaut vai tekošajam gadam. Šajā plānā ir jāiekļauj vairākas lietas. Parasti vienreiz gadā cilvēks atnāk ar savu suni pie veterinārārsta uz ikgadējo vakcināciju. Tad, kad piesaka šo vakcināciju, ja nav bijuši nekādi citi veterinārārsta apmeklējumi tekošajā gadā, tad jāpalūdz arī klīniskā apskate un minimālā programmā arī asins analīzes. Kāpēc tas ir nepieciešams? Visiem dzīvniekiem, super izteikti tas ir kaķiem, bet izteikti arī suņiem, kad tie dzīvnieki instinktīvi negrib sūdzēties par savām likstām. Un dabā viņš ielīdīs kaut kur alā, lai paslēptos no cita plēsēja, kas viņu var noņemt no līnijas, kā saka. Bet domesticētam sunim ir nepieciešama veselības pārbaude, un padziļināt veselības pārbaudi tikai tam dēļ, ka iekšā organismā var būt kaut kādi procesi, ko viņš uz āru neizrāda. Otrs ir tas subjektīvi objektīvais faktors, ko dzīvnieku īpašnieks mājās redz ar dzīvnieku, un ne visi ir spējīgi novērtēt šos te signālus. Šajā plānā pirms šīs apskates noteikti ir jāfiksē kaut kādi jautājumi ārstam par savu dzīvnieku. Vai tas ir normāli, vai tas nav normāli, kas ar dzīvnieku notiek, jo nav muļķīgu jautājumu, jo es autoservisā aizdzenot savu mašīnu arī neko no tā nesaprotu. Mūsu filozofija ir vienmēr pieiet no tās puses, kad mēs respektējam saimnieku tādā ziņā, kad mēs no viņa neprasam tur padziļināt zināšanas par to dzīvnieku. Viņam viņš ir, tas ir viņa prieka un meditācijas avots, bet tehnisko apskati ir jāuztic un apkopi ir jāuztic ārstam. Un šādā ziņā tās vizītes notiek pārsvarā kā intervija. Un intervijas rezultātā mēs secinām to, ka varbūt kāda nobīde no normas vai viss tomēr ir kārtībā. Un ja pat intervijas rezultātā viss ir šķietami labi, asins analīzes mums var pastāstīt kaut ko vairāk par procesiem, kas notiek iekšā. Tās bieži vien ir vilmaiņas slimības, kas kaut kur fonā ir, un viņas ir viegli koriģējams ar nelielu diētas maiņu vai nelielu papildu uzturu un tam līdzīgi. Vēl no profilaktiskajām lietām noteikti ir jāsastāda pretparazītu apstrādes plāns, vai tas ir plānveidā reizi 3 mēnešos suņu, kam šo pretparazītu apstrādi veikt, vai arī citi cilvēki izvēlās fekālo analīžu nodošanu laboratorijā, lai konstatētu, vai ir parazītu klātbūtne un izvēlētos šīs zāles. Tas būtu vairāk par tiem iekšējiem parazītiem. Tas, kas ir par ādas parazītiem, noteikti sezonalitāte jāsaprot, kurš līdzeklis atbilst jūsu dzīvesveidam un dzīvnieka ādas apmetojuma tipam, ko jūs varat izvēlēties, lai jūs izvairītos no kukaiņiem. Blusas nebūs bīstamas, vienīgi tad var tikt pie lenteņa, bet ērces ir īpaši bīstamas suņa dzīvībai. Un tās agrīnās pazīmes no ērču koduma slimības, kas ir babezioze vai borelioze, viņas var būt mānīgas. Un tad cilvēki to sasaist ar, šodien ir karsta diena, tāpēc viņš vairāk guļ, vai mēs vakar bijām pastaigā, tāpēc viņš šodien nav ēdis. Bet, ja mums nebūs ievērota profilaks uz šīm lietām, ja suns ir aktīvs parku vai pastaigu apmeklētājs, un šī ērce būs kaut kur piesūkusies, mēs pat neredzēsim to aizberga daļu, kas ir zem ūdens, kas var sagādāt nopietnas nepatikšanas, pārdzīvojums un izdevums saimniekam un dzīvniekam. Runājot par ērcēm, dzirdu suņu saimniekiem, nav neviens suņu saimnieks, kurš par to nesatrauktos mūsdienās. Ja? Paldies arī tev par izglītošanu sociālos tīklos, ka mēs varam sekot līdzi un uzzināt vairāk, ka tie līdzekļi ir arī dažādi, un es pieļauju, ka arī izvēloties katru līdzekli, noteikti mēs aprunājamies ar dakteri, vai ne? Pirmām kārtām, vai ne? Un tad dakteris arī attiecīgi visticamāk piemeklē manam sunim to labāko. Bet kādreiz es esmu aizdomājies par tām ērcēm. Ērces ir visur, arī maniem suņiem ir bijušas ērces, protams, lai gan es arī cenšos rūpēties profilaktiski par šo. Ja vai tā var būt, ka, teiksim, kādam sunim iekož šī slimā ērce un viņam nav, viņš tā kā viss kārtībā, dzīvo tālāk, un kādam, teiksim, ir šīs smagās pazīmes, kas varbūt reizēm arī beidzas netik labi.
Vai tas ir pirmkārt, vai tā var būt, ja, ka teiksim, divi suņi, abiem iekoda slimās ērces, vienam viss labi dzīvo tālāk, nekādas pazīmes, un otram viss ir ļoti slikti. Vai tā var būt? Un ja tā var būt, vai tas ir atkarīgs no imunitātes, piemēram? Runājot par atsevišķām ērču izraisītām slimībām, tā var būt imunitāte. Piemēram, laimes slimībai, kas ir borelioze, pastāv vakcinācija. Nevakcinēts dzīvnieks saslims klīniski, slimība attīstās ilgā laika periodā, vairākas nedēļas, mēneši. Tas ir poliartrīts, viņš vienkārši sāk palikt stīvāks, klibāks, kaut kāda pārējoša temperatūra drudzes, ko cilvēks var arī nepamanīt, līdz nav tā slimības kulminācija. Tas, kas attiecās uz erlihiozi, anaplazmozi, tur nav iespēja imunizēt dzīvnieku ar vakcīnas palīdzību. Slimos visi, bet cik ātri redzēs klīniskās pazīmes ir atkarīgs no dzīvnieka individuālās imūnsistēmas. Bīstamākā ir tā babizioze, kur ir ļoti agresīva, un arī tas dzīvnieks, kā jau minēju iepriekš, viņš var nesūdzēties. Viens var būt tas viņa psiholoģiskais nostādījums, kad cik ļoti es saimniekam gribu parādīt savu vājumu, un tā iemesla pēc saimnieks var novēlot pamanīt kaut kādu sākumu. Otrs ir tā imūnsistēmas atbilde, jo jebkurš iebrucējs organismā tiek mēģināts apstādināt no organisma puses. Cik ātri tas parazīts ņems virsroku vai slimība ņems virsroku pār dzīvnieka veselības stāvoklī, diemžēl nav prognozējams dzīvniekiem. Tāpēc var būt tā, ka vienam tās pazīmes parādās diennakts laikā, citam vajag 3 vai pat 7 dienas. Un pie šīm slimībām, kas ir nopietni, ir tas, ka pirmkārt mums ir jāskatās, ja mūsu dzīvnieks sāk dīvaini uzvesties, jāpatina tas kalendārs atpakaļ, vai mēs esam profilaktējuši to ērces kodumu, vai mēs esam vispār pamanījuši to, kad ir bijusi šī ērce, vai arī mēs esam apstrādājuši to dzīvnieku un ērci laicīgi izņēmuši ārā. Jo tas būs tas pirmais, un to es vienmēr saku suņu īpašniekiem. Ja jūs redzat ērci, neatkarīgi no tā bija pilieni, bija tablete, ir kaklasiksne, izņemat pēc iespējas ātrāk to ērci ārā, bet pareizi izņemat, nesaspiežot to vēderu. Jo ērci nodod šo parazītu dzīvnieka asinsritē ar tādu atrīšanas, atvemšanas kustību. Tas parazīts dzīvo ērcē vēderā, tad, kad viņi ir tās 72 stundas piesūkusies un ir jau liela kā mellene, ērce atrī un caur savu snuķi dzīvnieku asinsritē ievada šo bīstamo dzīvībai parazītu. Un ir bijis tā, kad praksē, kad cilvēks nav manījis, ka tur ir ērce, bet slimība apstiprinās. Ir bijuši gadījumi, ka tā ērce ir iekodusi purniņā, cilvēks nav pamanījis, dzīvnieks ir dusmīgs, viņam tiek lietots uzpurns, un tā iemesla pēc mēs arī nepamanām to ērci, jo vienkārši viņa ir fiziski aizklāta uz izmeklējumu laiku, un tikai pēc tam pēc asins analīzes saprot, ar ko mums ir darīšana. Tie stāsti ir visādi, bet tas pamats ir cilvēks, kas to savu suņuku mājās redz un jūt, kā viņš ikdienā uzvedās. Jo mēs par svešu bērnu mēs grūti varēsim spriest, vai viņš tāds ir ikdienā vai nē, bet par savu dzīvnieku jūs tomēr redzat, kāda ir viņa ikdienas paradumi, cik daudz viņš ēd, cik daudz dzer, cik viņš ir aktīvs vai neaktīvs. Tas nozīmē to, ka, teiksim, ja es konstatēju, ka manam sunim ir piesūkusies šī ērce, es, protams, viņu izņemu, bet es kaut kur arī pierakstu atzīmēt to datumu, ja? Būtu ieteicami, ja? Ka tajā datumā tas vēlāk, ja kaut kas, mēs varam patīt atpakaļ un atrast, vai ne, kaut kur. Tieši tā, jo ir speciāli seroloģiski izmeklējumi, pēc kuriem var noteikt, vai asins mikroskopija, pēc kuriem var noteikt konkrēto parazītu, vai viņš ir vai nav asinsritē, bet citreiz līdz tam, piemēram, klasiski asins bioķīmiskie rādītāji, kur ir kaut kāda nopietna aknu vai nieru bojājumi dzīvniekam, un tikai tad, pašķetinot to filmu atpakaļ, cilvēks saka, jā, mums bija ērce, un tad veic šo papildus asins mikroskopisko izmeklēšanu, un tad nonāk līdz tai gala diagnozē. Bet, piemēram, ja man sunim nav nekādas pazīmes, bet es zinu, ka pirms nedēļas, varbūt aizvakarā vai pirms 2 nedēļām tā ērce bija, un viņi man neliek mieru, piemēram. Bet sunim it kā viss ir kārtībā. Yep. Ir tāda iespēja, ka es savu suni, vai tāds pārbaudas, vai šīs asins analīzes, vai kāda cita veida pārbaudas, ka es varu sirdsmieram pārliecināties, ka neviena no šīm infekcijām nav skārus man dzīvnieku, pat ja viņš jūtas labi. Jā, protams, ir
ir diagnostikas līdzekļi, jau humanās laboratorijas arī viņus piedāvā dzīvnieku asins analīzēs izmeklēt un piesakāties pie veterinārārsta, izstāstat savu stāstu, mēs paņemam analīzīti un mums ir visi ērču pārnēsātie parazīti redzami diennakts laikā pēc asins analīzes, un tas arī iedod to sirdsmieru, jo, ja tā ērce bija, pēc fakta tam ir jābūt redzamam asins analīzēs pāris dienas vai nedēļu pēc tam. Un pāris dienu vai nedēļu, bet teiksim, arī vēl 2-3 nedēļas, ja viņa tur ir, tad viņa arī nekur pati no sevis nepazudīs. Ja? Visticamāk, ka nē. Pārsvarā šīs ērču pārnēsātās slimības ārstē ar antibiotikām specifiskām. Un, ja arī mēs uzķeram, ka asinsritē ir šis parazīts, tad uzsākot laicīgi zāļu kursu, pēc tam pārbaudot vēlreiz šīs asins analīzes, var konstatēt, vai mēs esam tikuši vaļā no tām. Un idejiski, jo ātrāk sākam ar to ārstēšanu, jo ir lielāka cerība, ka tiekam vaļā un viss aiziet bez sekām. Viennozīmīgi, jo šie asins parazīti izraisa anēmiju, pārsvarā stiprus aknu bojājums. Bieži ir tā, ka ir novēlotā slimību ārstēšanā ir nepieciešama asins pārliešana dzīvniekam, un dzīvnieks var pazaudēt dzīvību, diemžēl. Jā, tā ir ļoti, ļoti nopietna tēma, un mums Latvijā izskatās, ka ērces neiet mazumā tieši otrādi, diemžēl. Lai kā ceram uz ziemām, ka izsals, bet izskatās jau šis pavasars atkal jau rāda kaut ko citu. Ļoti agrs. Citreiz ir tā, ka pat sniegs vēl nav nokusis, un viņas jau ir piesūkušās kādam. Jā, tā tad prevencija un profilakse ērču. Par imunitāti nedaudz. Es saprotu, ka mēs neiesim tādās, bet man tīri arī kā suņu saimniecē ļoti interesē, teiksim, arī mūsdienās visur dzirdam cilvēkiem uzturabagātinātāji, vitamīni tādi, šitādi, ja? Tas jau liekas, ka bez tā vispār vairs dzīvot nevar, ja? Elpot, ja tu neko nelieto. Kā ir ar suni? Vai tu rekomendē, teiksim, arī, nezinu, kaut ko viņam lietot vai kaut kā to imunitāti pastiprināt? Es nerunāju pēc slimībām. Veselam sunim, kurš man šobrīd jūtas labi, kaut kādos, gada griezumos tas ir vajadzīgs, nav vajadzīgs, ja atkal tas ir tomēr individuāli apspriežams jautājums par katru suni. Es teiktu vienmēr individuāli. Un es jau esmu savos tīklos stāstījis cilvēkiem, kad mēs biežāk atrunājam no papildu uzturvajadzības nekā pierunājam uz tādu, jo tas pats galvenais, kas jums var netieši pastāstīt par dzīvnieku kopējo veselības stāvokli, ir dzīvnieku apmetojuma kvalitāte. Ja tie mati būs spīdīgi, ja viņi stingri turēsies ādā, ja āda nebūs blaugznaina vai apsārtusi, tad visam vajadzētu būt līdzsvarā. Bet, ja jūs novērojat to, ka mati paliek nespodri, kaut kādi izpūruši, tā pavilna ļoti ilgi mainās, blaugsnes ir tā kā sālstrauciņa virs steika pakratīt, tad visticamāk, ka būs nepieciešama palīdzība. Un varbūt akli nevajag skriet sākumā un meklēt vitamīnus, varbūt vajag pieteikties uz konsultāciju un vienu pa visām reizēm pamērīt, kas notiek ar dzīvnieku, un pēc tās vajadzības arī izvēlēties šo papildu uzturu, jo ar to apmetojumu tas ir viens no lielākajiem mūsu ikdienas darbiem, ar ko mēs strādājam, ādas un apmetojuma slimības. Un to ādas stāvokli, apmetojuma stāvokli jau jūs konstatējat arī tas, ko tu pirms tam teici par šo klīnisko apskati, vai ne? Ka, teiksim, ja tāda ikgadējā kaut vai reizi gadā, ja? Vai pie vakcinācijas, vai ne? Tieši tam. Tad noteikti arī veikt to. Jo cilvēki pierod pie tā, kā dzīvnieks izskatās, un kaut vai elementāri ikgadējā dzīvnieka svēršana mums var daudz ko pastāstīt, jo ja mēs redzam, ka 35 kg suns pagājušajā gadā tā nosvērās, un šogad viņš sver 29 kg, kas ir 6 kg starpība, un tā ir ievērojama, cilvēkam arī. Vai nu es sveru 120 vai 90 kg, es izskatīšos pavisam citādāk. Bet dzīvniekam ar to apmetojumu, un cilvēks atkal pierod pie tā dzīvnieka vizuālā tēla ikdienā, un viņam tas liekas, viņš paliek vecāks, tam tā jābūt, bet patiesībā tur kaut kas jau katliņā sāk vārīties. Un tad tā objektīvais skats uz to dzīvnieku nezinātājam ar kaut kādiem ideālā gadījumā iepriekšējiem izejas datiem par veselības stāvokli var daudz ko pastāstīt un vērst uzmanību uz kādiem izmeklējumiem, papildu izmeklējumiem, kas ir nepieciešami. Sapratu. Jā. Skaidrs. Runājot par suņu veselības problēmām, pēc prevencijas par suņu jau veselības problēmām,
tīri varbūt statistiski, ne statistiski, ar kurām suņu veselības problēmām tomēr visvairāk gada griezumā jūs klīnikā saskaraties? Tieši runājot par suņiem, nevis par kaķiem. Tās būs noteikti dažāda veida atopijas, jeb alerģijas ādai. Tas būs top 1. Otrs būs gremošanas trakta problēmas. Un trešais, bet es domāju, ka tas ir saistīts ar Siguldu dabas takām, aktīvo cilvēku dzīvesveidu. Tie būs dažādu pakāpju klibumu dzīvniekiem. Tās būtu tās 3 lietiņas, kas ir tas ikdienas darbs pēc prevencijas. Tas var būt, viņas var būt jau ilgtermiņa problēma, varbūt iedzimta problēma, varbūt iegūta problēma, bet tur vienmēr ir jāuzklāsa dzīvnieku saimnieka stāsts par to, kas mums dzīvē ir pamainījies, ja mēs esam nonākuši tādā pozīcijā. Un kā ar tādām lietām, ar tādu ļoti, ļoti traģisku, bēdīgu, smagu diagnozi, kā, teiksim, onkoloģija, jo es ik pa laikam arī suņu saimniekiem dzirdu, ka tas aiziešanas iemesls ir tāda vai citāda veida šī te smagā saslimšana. Kā ar to, vai tas arī? Es teiktu, tas būtu kaut kāds nevis top 3, bet varētu būt top 7, jo kā jau es minēju, dzīvnieki nesūdzās. Un viņš nesūdzās līdz pēdējam, līdz jau ir pavisam slikti. Un tad nonākam ārsta kabinetā, nonākam pie diagnostikas, nodiagnosticējam. Par laimi mums ir labi speciālisti, kolēģi, jau onkologi, kas ir specializējušies šajās lietās. Mēs dzīvniekus uzreiz lūdzam pierakstīties pie onkologas konsultāciju un tad izsvērt jau ar onkologu palīdzību, vai šī slimība ir iespējams viņu kontrolēt, vai mēs varam tikai paliatīvi aprūpēt, vai varbūt bēdīgākais, bet priekš dzīvnieka labākais būtu dzīvnieku humāni eitanizēt. Jā. Es ļoti gribu parunāt par tādu vēl vienu tēmu bez ērcēm, ko es dzirdu absolūti no katra saimnieka. Ir vēl viena tēma, ko es faktiski dzirdu no katra saimnieka gada no gada, un tā ir tēma par sterilizāciju. Saki, lūdzu, kāds ir tavs skatījums, vai un kad tā ir nepieciešama suņiem, ja šie suņi netiek plānoti dzimtas turpinājumam, vaislas darbam, jo šī, man liekas, ir tēma, kur ir visvairāk mīti. Kas ir mīts vai patiesība no sērijas? Ja? Kāds ir tavs redzējums, tava pieredze, viedoklis, kā tu uz to skaties? Tas, kur mēs nonākam situācijās, kad ir nepieciešama steidzama palīdzība dzīvniekam 7-8 gadu vecumā saistībā ar reproduktīvajiem orgāniem, neatkarīgi no tā, vai tā ir kucīte vai suns, tas stāsts ir tāpēc, kad ir bijis kaut kāds uzskats, ka sterilizācija nav nepieciešama pirms tam. Tas nav visiem 100%, un es arī vienmēr cilvēkiem saku, apsverat un rīkojieties pēc labākās sirdsapziņas, bet tas, ko mēs redzam, un ja mums tā ķirurģija būs jāveic pēc šiem gadiem, kad visbiežāk šīs problēmas sāk parādīties, tā operācija būs 2 reizes dārgāka, 4 reizes riskantāka priekš dzīvnieka dzīvības, un tie mīti, kāpēc to cilvēki nedara, vai nu viņi baidās no narkozēm, teorētiski šodienas apstākļos pirms operācijām mēs veicam pilnu dzīvnieku klīnisko izmeklēšanu, asins analīzes, mēs operējam ar inhalācijas anestēziju, mūsu dzīvnieks ir pieslēgts pie monitora, mēs redzam katru elpas vilcienu, skābekļu piesātinājumu, ogļuskābo gāzi, asins spiedienu, temperatūru operācijas laikā. Viss, kā saka, kā gaļazarā. Tāpēc es neuzskatu, ka narkoze būtu šajā gadījumā kaut kāds apstākļus, no kā šodien baidīties. Jā, pirms gadiem 20 anestezēšana bija pavisam citādāka. Varbūt bija kaut kādi apstākļi, kas netiek aplēsti dzīvniekam miega laikā, bet uz šodienu, ja viņu izmeklē un ja atzīst ārsts, ka viņš ir gatavs šai anestēzijai, tad no tā nevajadzētu baidīties. Otra lieta, no kā cilvēka mītiski baidās, ir dzīvnieka darba spēju ierobežojums. Piemēram, medību suns, kastrēt vai nekastrēt, viņš tur ir traks, jo medību kolektīvā viņš nav suns, tur ir arī meitenes. Viņš tās meitenes ierauga, viņam tad gribās skriet tām meitenēm pakaļ, nevis to buciņu zanāt. Un viņu nekastrē tikai tāpēc, ka viņš taču nebūs mednieks pēc tam. Bet, ja mēs salīdzinām suni ar kaķi, uz kaķiem to var vislabāk redzēt, jo nekastrētu runču praktiski nav. Mājās, ja mums atnāk nekastrēts runcis, tad mēs sarkanom paklā izcinam. Tur kaut kas ir īpašs. Bet
bet pēc kaķiem var ļoti labi spriest, un tā fizioloģija šajā dzimuma hormonu sakarībā ir stipri līdzīga. Kastrēti runči tāpat iet medībās, tāpat medību pēles, viņi ir azartiski, viņiem nav jādomā par meitenēm, jākaujās ar konkurentiem, viņi visu savu uzmanību var vērst uz šo te medībām. Tas pats ir arī ar suņukiem, suņu puišiem. Kastrācija jums neizslēgs darba spējas jūsu medību sunim, bet tā kā mednieki pārsvarā ir vīrieši, un viņiem tas suns ir punkts un āmen, tas ir tāds psiholoģisks vairāk caur cilvēku prizmu kaut kā varbūt ilgoties. Jo bieži cilvēki domā, ka suņu puisim nekas nekastrētam nevar būt, bet tā nebūtu nav. Ir prostata, šī prostata var iekaist, slikti, ja tur iemetās abscess, jo no abscessa prostatā ir ļoti grūti tikt vaļā. Varbūt audzējs prostatā, varbūt audzējs sēklniekos. Tas parasti nav jauniem suņiem, tas būs suņiem ap 8, 9 un vairāk gadu vecumu. Tas par vīrišķo dzimumu un sievišķiem dzimumam ir šie dzemdes iekaisumi. Ir 2 formu dzemdes iekaisumi. Viņš var būt vaļais, viņš var būt slēgts. Ja viņš būs slēgts, līdzīgi kā iepriekš runājām par šo ērču slimību, cilvēks pat nepamanīs, ka tur kaut kas notiek tajā sunī iekšā. Ja viņš būs vaļais, tad vismaz redzēs izdalījums un varēs rīkoties. Tāpat sievišķiem dzimumam šīs mastopātijas, kas ir tādi nelieli mezgliņi piena dziedzerīšos zemādā, kuri ilgstoši nepievēršot tiem uzmanību var pēkšņi augt, var mutēties uz ļaundabīgo formu, viltus grūsnības, piena dziedzeru kompleksa iekaisuma viltus grūsnību rezultātā, ja dzīvnieks netiek aplecināts pēc meklēšanās cikla. Tā kā, lai izvairītos no šīm darbībām, kas ir ārkārtas operācijas dzīvniekam citā vecumā, jau ar slimu organismu, kā vienīgo glābiņu, lai saglābtu dzīvību, es tomēr ieteiktu šos nevaislas suņus sterilizēt un to darīt ķirurģiski, lai jums par to nav jādomā. Ja jūs, piemēram, šaubaties, medikamentoza kastrācija arī pastāv suņu puišiem, ievadot implantu ar pārējošu efektu, jūs varēsiet novērtēt, vai tas dzīvnieks paliek savādāks, citādāks, varbūt, ka jums nepatīk tas, ko jūs redzat, ka viņš paliek, piemēram, apaļīgs, bet tas arī ir viens no mītiem, kāpēc to nedara, tāpēc, ka tā ķermeņa masas indeks. Bet, ja mēs ēdīsim un nekustēsimies, mēs ar tāpatās uzkrāsim savas rezerves, un tieši tas pats ir arī dzīvniekiem. Viss ir par to kaloriju balansu. Ja mēs esam aktīvi, ja mēs daudz sportojam, pienācīgi ēdam, mēs noturēsim savu masu. Ja mēs ēdam ēšanas pēc un nekustamies, mēs paliksim tūļīgi, un tas attiecās uz visu sugu un dzimšu dzīvniekiem. Precīzi, jo visbiežāk tātad tie argumenti no suņu saimniekiem, pat ne argumenti, bet tāds varbūt raizītes, par ko viņi aizdomājas pirms šīs procedūras. Viens ir tas, ko es tātad visbiežāk dzirdu, vai šis suns taču man paliks apaļš, tas ir pirmais, un otrs ir tas, ka, bet es negribu savādāko, es negribu, lai viņš mainās, viņš būs citādāks, viņš būs savādāks kā suns, jā. Jā. Bet tā nav. Tas ir kaut kur tas ir saklausīts kādreiz, bet šīs visas lietas ir kā saka, maināmas. Un vēl viens faktors ir šis agresijas faktors, ko var kontrolēt ar sterilizācijas palīdzību suņu puišiem. Bet, ja jūs šaubaties, medikamentozā jums pastāstīs gada laikā, jūs redzēsiet, kā viņš uzvedās sezonāli, kad kucītis apkārt meklējās. Un kas ir tas vecums, kuru tu rekomendētu kucītēm, suņu puišiem aptuveni vai ne ātrāk par? Ļoti atkarīgs būs no dzīvnieku šķirnes un izmēra. Jo lielāks suns, jo ilgāk jāgaida. Vācvaitas suņi, labradori, alabai, es teiktu, noteikti gandrīz 2,5 gadi ir jāsasniedz, lai būtu tas vecums, kad to darīt. Tas ir saistāms ar skeletu, muskultūras un skrimšļaudu attīstību. Mazāk izmēra suņukiem tas nebūs tik būtiski, kas ir no manas puses, bet tas arī nav īsti zinātniski pierādīts, tās publikācijas tur kontrastē viena ar otru. Vai ir nepieciešams pirmais meklēšanās cikls izdzīvot vai nav? Drošības labad sirdsmieram es vienmēr saku, maziem suņukiem arī izdzīvojiet pirmo meklēšanās ciklu, un tad jau jūs ap gada vecumu varat pieteikties uz šī veida operāciju. Lielajiem suņiem tie vismaz 2 vai 3 cikli, kas ir jāaiziet, līdz jūs sasniegsiet to atbilstošo vecumu un dzīvnieka jau nobriedušā organisma izmēru, līdz šī sterilizācija būs iespējama. Kucītēm, jā. Suņu puišiem arī, jo tas testosterons veido to muskuļu masu.
Un lai nebūtu tā, ka mēs to organismu augšanas periodā īpaši lielam sunim apdalam no hormonālās puses, tad sasniedzam šo 2,5 gadu vecumu un tad daram. Sapratu. Lieliski tu ieviesi arī man jau tādu lielāku skaidrību. Saimnieki ļoti daudz mūsdienās ir apzināti, ir ārkārtīgi daudz informācijas avoti, kur iegūt, kur izzināt, izglītoties, un man ir liels prieks par to, un arī daudzi no mums kopā šajā te suņu industrijā tēmā sniedzam un palīdzam saimniekiem kļūt izglītotākiem. Un līdz ar to saimnieks grib visu to labāko. Es gribu visās sfērās vislabāko, lai viņam pilnīgi viss nekur nekas netrūkst, lai viss ir vislabāk. Bet vai ir kaut kas tāds, varbūt nezinu, kāds biežākās kļūdas, ko saimnieki pieļauj ikdienā, domājot, ka viņš dara to labāko savam sunim, bet patiesībā varbūt tas tur ir tāds bišķi apšaubāms moments, vai tas tā arī ir ilgtermiņā? Pirmkārt, varbūt šķirnes izvēle. Tas ir tas pirmais, ko cilvēks izvēlās pēc eksterjera, nevis pēc sava dzīvesveida. Un tad šo nepiemēroto suni dzen kaut kādā slodzē, kas viņam nav paredzēta pēc viņa šķirnes noklusējuma. Tas varbūt būtu tāds viens, bet man pēc tam būs jautājums tev par šo tēmu, jo tas ir tas, ar ko es saskaros. Mums patīk, kā mums izskatās bīgliņš, bet mēs viņu ieliekam vienistabas dzīvoklī, un viņš tur raud visu dienu. Bet par to varbūt padziļināt no tavas puses, gribēšu dzirdēt kādu komentāru. Tas ir tas numur viens. Otra lieta ir tas, kad cilvēki domā pēc savām garšas īpašībām, kad man ir vienmuļa dzīve, jo man ir vienmuļa ēdiens, un es tavai šito te pacienāšu tagad, un tad šito pacienāšu. Tad mēs nonākam līdz ārsta kabinetam ar caurējām, ar dermatītiem. Ja pat mēs to saimnieku pārliecinam šādā veidā nedarīt, jo zinām, ka gribās izdarīt kaut ko labu dzīvniekam, bet aizšauj pavisam pa kreiso, tad bieži vien atvaļinājuma sezonās uz dzīvnieku pieskatīšanu, kad tiek iedoti dzīvnieki, arī šis te cienāšanas faktors ir tas, kas var nodarīt dzīvniekam tiešām pāri, jo viņam garšos. Es no sevis varu pateikt, man nenormāli garšo garnels. Es apēdīšu 3 garneles, es bez ambulances nosmakšu. Man ir akūta alerģiska reakcija no šī produkta. Dzīvniekam tas var garšot, bet dzīvnieku organisms to var nepaņemt pretī. Šī nepaņemšana pretī var būt gan no alerģiskā viedokļa, kas izpaudīsies uz ādas, gan no alerģiskā viedokļa, kas izpaudīsies gremošanas traktā. Pēkšņi akūta tūsk, ūdens neuzsūkšanās, un tad viņš jau balsina sienas kaut kur mājās ar to, kas pa otru pusi nāk laukā. Man liekas, ka tie būtu tādi, 2 tādi tipiskākie stūrakmeņi, kad ir neatbilstība dzīvesveidam un attiecīgi netiek piedāvāts tam dzīvniekam tas, kam viņš ir radīts šajā pasaulē. Un otrs ir šī pacienāšana, kas ir forši, ir apbalvot dzīvnieku vai iedot vienkārši kaut ko, lai iepriecinātu, bet ļoti jāvaktē no otras puses, vai tas viņa organisms to paņem pretī. Tātad, ja es sēžu dīvainā, man ļoti garšo baltās vīnogas, un es viņas skatoties seriālu ēdu, tad es diez vai būs labi vai nepacienāt tajā brīdī ar vīnodziņām, jo viņam taču gribās saldumiņu. Protams, un suns, kā jau tu ļoti labi zini, viņš savu saimnieku labā būs gatavs darīt pilnīgi visu. Man bija mammai sunīta Bora, vācu aitu suns jau pirms kaut kāda laiciņa citā saulē, bet viņa bija tāda, kas pat ābolu bija gatava ēst manā priekšā, kad tik es redzu, ka viņa to dara, un es kaut kā par to papriecājos. Tās viņu izdomas un fantāzijas robežas nav izmērojams šiem dzīvniekiem, aiz tā, ka viņi tik ļoti uzticās saviem saimniekiem. Tātad paliekam saprātā, domājam ar veselo saprātu un esam adekvāti un apzināti saimnieki. Jā, tieši tā. Jā. Vēl šajā kontekstā man ir viens jautājums, kurus ļoti gribu tev uzdot. Man ārkārtīgi tas interesē jau vairāk no tāda suņu uzvedības viedokļa, jo tas ir ciešā mērā arī saistīts ar to. Kā tu skaties uz bļodu, kas ir pieejams sunim? Lielākoties sausā barība tiek tikai piebērta, tā kā kaķiem parasti, 24/7, ka tā kā tur ir visu laiku, viņam vienmēr stāv tā bļoda, bet tad starplaikos jau vēl kaut kas cits tāds, bet bļoda 24/7 tur visu laiku ir. Kāds ir tavs viedoklis par šo?
Nav noteikti patiesība, es tā teiktu, bet tas, ko es aicinu cilvēkiem, dzīvnieku suņu īpašniekiem, padomāt no tās puses, vai mums garšo atšālējies minerālu ūdens. Laikam, ka nē. Tas pats notiek arī ar šo barību. Jūs viņu izberat svaigu, smaržīgu no maisa, viņa tur stāv, viņa apkals, tā virskārtiņa jau pavisam paliek nesimpātiska. Un tad tas dzīvnieks viņu baigi tur necerēs ēst. Un viņš vairāk paļausies uz tiem cienāšanas launagiem nekā uz to, kas viņam ir tā pamatēdiens, no kā viņam tas organisms uzturās. Tas ir viens faktors. Otrs faktors no gremošanas sulu izdalīšanās principu un gremošanas trakta veselības. Es saku tā, ka jums vajag tam dzīvniekam dot dienā tik reizes izsniegt šo ēdienu, cik atļauj jūsu dienas režīms. Spilgts piemērs bija Covid. Cilvēki mājās 24/7, dzīvnieku varēja pabarot 12 reizes dienā, mazās porcijās, katru reizi svaigs ēdiens, viss ir feini, tad visi atsāka savu klātienes darbu. Ēšana palika slinkajā variantā pilns trauks uz diennakti, un dzīvniekiem sākās dažādas nebūšanas ar aizkuņu dziedzeri, ar kuņģa gļotādu, jo arī cilvēkam ir tā, ka izstrādājās šīs gremošanas sulas noteiktos laikos, kad mums ir šīs brokastis, pusdienas, vakariņas vai kā kuram pieņemts. Un dzīvnieku gremošanas traktam ir pavisam līdzīgi. Tāpēc es ieteiktu, ja jums ir iespēja suņuku barot 2 reizes dienā, ideālā variantā jūs šo barību uz stundiņu viņam atstājat traukā, un cik viņš apēd, tik viņš apēd, un nākamajā reizē izsniedzat svaigu. Tas būtu, manuprāt, vispareizākais tieši no veselības viedokļa. Un sunim kā režīma dzīvniekam, es domāju, arī no kinologu puses, arī vajadzētu mums tām domām būt līdzīgām, lai viņš zinātu šo dienas kārtību, jo es esmu disciplīnas cilvēks, es zinu, kad man no rīta vajag paēst, lai es vispār funkcionētu, un man gribētos, lai mans suņuks arī dzīvo pēc līdzīga principa, lai viņam nav šī vaļsirdība izvēlēties, jo tad viņš sāks manipulēt ar cilvēku. Tad būs sūdzības, ka mans dzīvnieks neēd šo barību, viņam viņa negaršo, kā jūs viņu izēdināt. Viņi jau tur 3 dienas traukā stāv, un tad mēs viņam tur burkāniņu un ābolu un gaļu kaut kādu. Precīzi, jo man arī šo gadu laikā ir sakrājusies sava statistika, un, protams, tad, kad mēs runājam par suņa apmācību un audzināšanu, šī ir vēl viena sfēra, par kuru es runāju. Ne tur par barības izvēli, tas ir daktaru ziņā, ja, bet tīri par ieradumiem, ja, par barošanas ieradumiem. Un lielākoties visi, nevis lielākoties, bet man pat nav 99%. Mana statistika ir 100% gadījumos, kur ir šī maniera, ka tā bļoda ir 24/7. Tas suns ļoti negribīgi pirmkārt to sauso barību. Tur ir tā sajūta, ka, lai viņam tur stāv, tur jābūt. Tai sausai ir jābūt, bet viņam īsti sen jau tā, viņš tur kaut ko paknakstinās visas dienas garumā. Bet visas dienas garumā tāpat tur tiek dots viss kaut kas cits, oliņas, biespieniņi, tāda gaļiņa, šitāda gaļiņa, jā, bet tur vēl tā sausā. Bet, ja es pajautāju saimniekiem, vai šo sauso viņš ēd ar apetīti, tad neviens saimnieks man nekad nav apstiprinājis, ka suns ēd ar apetīti. Nē, viņam īsti negaršo, viņš neēd ar apetīti. Ja? Man jau šķiet, ka tomēr ir forši, ka tas suns mums ir tās konstantās ēdienreizes, un sunim ir tā rutīna un režīms, un sunim arī vispār rutīna režīms rada sunī mieru, jo tā ir paredzamība. Ja? Un paredzamība rada sunī tad drošības sajūtu. Viņš zina, kas sekos. Ja? Attiecīgi arī viņa nervu sistēmā ielīst lielāks miers. Bet jā, man vispār šķiet, ka forši ir, ja tas suns ēd ar apetīti. Tu no rīta tās brokastiņas iedod, un tur garšo tu sēdieniņš. Protams. Arī no veselības viedokļa. Gļotāda veselība, gremošanas traktā, aizkuņa dziedzera veselība. Tur ir jābūt konstantam režīmam, lai mēs nepārslogotu šīs orgānu sistēmas. Brīnišķīgi, paldies, tu man ļoti palīdzēji šajā jautājumā. Jā, runājot par jaunajiem laikiem, viss kaut kas mainās un plūst, un ienāk tādas jaunas tendences, vai jaunas tehnoloģijas, vai jauni pētījumi. Un tas ir nebeidzams process, un tas ir forši, ka visapkārt notiek zinātniskie pētījumi. Es domāju, mums vispār ir jābūt diezgan elastīgiem, ka, pirms 10 gadiem tas bija normāli, jo tad uz to brīdi bija pierādīts vai pārbaudīts tas. Pēc 10 gadiem varbūt kaut kāds nianses, kaut kas pamainās, tas ir ok. Kā ar veterināriju, vai šobrīd kaut kas mainās veterinārijā, vai varbūt kāds jauns pieejas, vai inovācijas, vai iespējas parādās, kuru agrāk nebija un varēja tikai par to sapņot?
Tagad man liekas, ka tāds trends ir veterinārijām klīnikām šīs dalītās plūsmas kaķi, suņi, pet-friendly princips. Tas prasa noteiktu aprīkojumu veterinārmedicīnas iestādē, tas prasa noteiktu personāla izglītošanu, tas noteikti aizņem vairāk laika. Bet tas ir tas, ko daudzkārt arī klienti meklē. Lai būtu atsevišķs kabinets manam dzīvniekam uz izmeklējumu, lai mūs tur netraucētu, lai tur būtu klusums, lai tur būtu kāds gardumiņš, lai novērstu uzmanību un tādas lietas. Tas tāds vairāk par cilvēcīgo. Otrs ir tas, ka arvien vairāk piedāvā šie medikamentu piegādātāji dažādus diagnostiskos ekspresa rīkus, kas pirms tam bija jāsūta uz superlaboratoriju. Tagad tas ir 15 minūšu tests, ko var izpildīt klīnikā, un tests ar augstu ticamību, un kas mums ļauj uzreiz notēmēt pareizu ārstēšanu dzīvniekam attiecībā no diagnozes. Tas ir, man liekas, tāds vislielākais ikdienas ieguvums. Nākamā lietiņa tad ir tā pati anestezēšana. Es teiktu, pēdējo 7 līdz 10 gadu laikā ļoti strauji attīstījusies inhalācijas anestēzija iespēja, un klīnikas aprīkojās, un arī perifērijā ārpus Rīgas aprīkojās. Tā ir diezgan liela investīcija, bet tas atsver un noņem tādu stresiņu ķirurgam un anesteziologam, kurš darbojās operācijas laikā, jo mēs redzam, kas ar to organismu miegā notiek. Tajā skaitā imunizācija, lieli jauni trendi imunizācijā, tajā dzīvnieku vakcinācijas schēmās un izvēlētajās slimībās gan nav, bet man ir prieks, ka arvien vairāk dzīvnieku īpašnieku šo te uztver nopietni. Mums ārkārtīgi reti, varbūt reizes pāris, ir 5 gadu laikā izdevies satikties ar suņiem ar parvovīrusu, piemēram, kas agrāk bija superpopulārs, agresīvs, kucēni gāja bojā. Tagad 99,9% ir vakcinēti dzīvnieki un nav jāsaskarās ar šādām nopietnām lietām. Tā kā arī ne tikai paši veterinārārsti, arī publika ir izglītota un seko līdzi šo lietu nopietnībai, ka tas nav tikai 5 eiro, ko kārtējā reize atdot veterinārārstam, bet tas preventīvi var pasargāt dzīvnieku no nopietniem pārdzīvojumiem. Nedaudz pieskaroties vakcinācijai, tad trakumsargas ir obligātā vakcinācija valstī. Viņai ir, protams, sava schēma, un tad mums ir pasēs, un tad mēs sekojam līdzi, kad ir tā nākamā vakcinācija. Lielākoties jau tagad ir tie lielie termiņi, vai ne? Tie 3 gadi, vai ne? Jā. Tas ir atkarīgs no izvēlētās vakcīnas. Ir vakcīnas, kur jau ar pirmreizējo kucēnu vakcināciju var iedot šo 3 gadu termiņu. Ir vakcīnas, kur var iedot tikai 1 gada termiņu. Mēs varbūt esam nedaudz vecmodīgi, jo mēs piekopjam šo pirmo vakcināciju trakumsargai uz gadu, un tad ar nākamo nenokavēto termiņu mēs ejam šo garo periodu. Bieži vien cilvēkiem ar šīm 3 gadu vakcinācijām aizmirstās, ka dzīvnieks ir jāimunizē arī pret citām slimībām, ne tikai pret trakumsargu. Tas ir tāds viens klupšanas akmens, kuru cilvēkiem neatgādinot var piemirsties. Jo es vienmēr saku to, ka trakumsargu mūsdienas apstākļos Latvijas teritorijā, ja mēs neesam austrumu pierobežā, mums ir teorijā ļoti grūti iegūt. To pierāda arī valsts kontrolētie meža dzīvnieki pēc antivielu titriem. To, kad vidienē un vispār Latvijas teritorijā jau gadiem nav diagnosticēta trakumsarga savvaļas dzīvniekiem. Bet otra lieta, kas ir šie suņu mēri, pārgripas, parvovīrusi, infekciozais hepatīts, leptospiroze, kas šobrīd pagājušo rudeni bija ļoti populāra, un starp citu arī šo pavasari ir populāri, jo mums ir vairākus suņus izdevies diagnosticēt pēdējo pāris nedēļu laikā ar šo bīstamo slimību, ir tas, ka cilvēki ir aizmirsuši šo dzīvnieku savakcinēt laicīgi, jo viņiem ārsts vai kaut kur viņi uzzina, ka mums uz 3 gadiem tagad visas vakcinācijas ir ok. Tas ir tas, kāpēc es šo jautājumu uzdevu tieši šajā kontekstā. Ir atsevišķām vakcinācijām, vakcīnu ražotājiem tās programmas, kad atsevišķas slimības ir uz 3 gadiem arī no citām slimībām, bet paragripa un leptospiroze ir jārevakcinē ik gadu. Un ļoti jāskatās, vai ir tajā leptospirozes vakcinācijā 1 cēlums vai 4 cēlumi. Tas ir būtiski, jo tad, kad mēs sūtam uz laboratoriju šo seroloģiju veikt un atnāk mums rezultātos 5 cēlumi, no kuriem 1 ir pozitīvs, mēs vienmēr salīdzinām, vai dzīvnieks tika imunizēts pret šo cēlumu. Tāpēc jautājiet savam ārstam vienmēr, vai tās ir 4 cēlumu vakcīnas.
Precīzi, jo ļoti daudziem saimniekiem, protams, izsakot visam, un arī mēs no saimnieka nevaram prasīt, lai viņš visam, teiksim, ir visā kompetences, kas ir saistīts. Bet ļoti bieži ir tā, ka tu doktors teica, ka pēc 3 gadiem uz traukumsārgu, te jau mums ir miers. Kā jums, es teiksim, pajautāju, vai jūs arī, jo es saprotu, ka kompleksā pote vai kāda konkrēta atsevišķa šie vīrusi, viņi tikai brīvprātīgs, vai ne? Tad es arī apjautāju, kā viņiem ir. Viņi saka, bet, mums kompleksā, protams, bet mēs jau atkal pēc 3 gadiem, ka iesim uz to traukumsārgu, te jau atkal. Tātad, vai es pareizi saprotu, ka ja man tā traukumsārga ir jāvada revakcinēt pēc 3 gadiem, tas nenozīmē, ka man tās vīrusu slimības arī ir pēc 3 gadiem. Tas nozīmē to, ka nevienmēr. Jā. Tāpēc arī tas, kas mums sarunas sākumā bija šī ikgadējā apskate, kurā ārsts dzīvnieku nosver, vizuāli apskatās, iespējams tās asins analīzes uztaisa un noteikti apskatās arī dzīvnieku pasītē, varēs jums pateikt, vai jums kaut kas ir ārpus termiņa vai viss ir termiņā. Mums, piemēram, šobrīd klīnikā ir programmatūra, mēs viņu esam pielāgojuši individuāliem atgādinājumiem. Ja mēs dzīvnieku savakcinējam, tad mums ir iestatīti šie 30 dienu vai 365 dienu termiņi, kad no mūsu klīnikas aiziet e-pasts klientam. Hei, mums tuvojās vakcinācija, apstrādā pret parazītiem pirms tekošās vakcinācijas un gaidīsim tevi ciemos. Un tas notiek 2 līdz 4 nedēļas pirms plānotās revakcinācijas, arī neobligātajām vakcinācijām. Tā ir viena lieta, kā mēs varam palīdzēt suņu saimniekiem vienkārši atgādināt, jo es ticu, ka cilvēki nevis apzināti kaut ko kavē vai nedara, bet vienkārši cilvēcīgi piemirstās. Skaidrs, sapratu, viennozīmīgi, jā. Vēl nedaudz pieskaroties vakcinācijai par traukumsārgu, tu pirms tam pieminēji, ka 1. gadā tu teici, mēs varbūt vecmodīgi, mēs gribam pēc gada, bet es izstāstīšu tev savu pieredzi. Parasti jau cilvēks nekad bez iemesla neveic šos traukumsārgas titrus, asinīs savam sunim. Bet pat cik man pašai dzīvē ar saviem suņiem, ik pa laikam ir nācies braukt uz Ukrainu, un skaidrs, ka, ja es gribu atgriezties atpakaļ, man ir jābūt šiem titriem, un tad ir jāpaiet noteiktam tam laikam, tiem 3 mēnešiem, un tikai tad es varu kaut kur jau būt mobila ar šiem suņiem. Un man ir tāda pieredze pašai no sava stāsta, ka viss tika pēc schēmas un savakcinēts, tas kucēns 3 mēnešos, visi zinām, 3 mēnešos noskan pulkstenis, šodien ir 3 mēneši, suņa jubileja, rīta kūka un dodamies pie veterinārārsta uz trakumsargas vakcināciju. Jā. Un mums tieši tāpat, mēs to izdarījām visu pēc priekšrakstiem, un tad, kad viņai bija 11 mēneši, tad vēl nav man pienācis tas gads. Jā. Es veicu biolaboratorijā pārbaudi uz šiem titriem, un, diemžēl, tajā brīdī tie titri nebija pietiekami. Ja? Ar to es domāju, ka vispār pirmkārt būtu ārkārtīgi vērtīgi šādai statistikai, nezinu, kad varbūt, jo neviens jau nepatestē īsti, bez iemesla, tieši vai ne? Kas notiek, teiksim, pēc tiem 8 mēnešiem. Es runāju tieši par to pirmo pirmo vakcināciju. Ja? Cik daudz tās antivielas ir mani suņi 10 mēnešu vecumā, 11 mēnešu vecumā, bet stāsts par to, ka es pat negribu iedomāties, ka, teiksim, es ietu tikai pēc tiem 3 gadiem, piemēram, ja, un neuztaisot. Dzīvē visādi var būt meži, dzīvnieki, mēs kaut kur tur medības, ja? Bet tāda ir mana pieredze, un tāpēc es, tu teici, tur varbūt vecmodīgi pēc gada, bet šī situācijā tas arī ir tas iemesls, kas slēpjas zem manā vecmodīgi šis antivielu titrs. Protams, šīs vakcīnas ir reģistrētas ar šiem 3 gadu termiņiem, un Zāļu valsts aģentūra apstiprināta šie visi regulējošie mēneši ir, bet ja instrukcijā pastāv teksts, kad jūs varat vakcinēt pēc gada, tad mēs to labprāt darām pirmajā reizē un tikai nākamo ciklu ejam šo garāko termiņu. Tie trakumsārgu titri, ko tu minēji priekš izceļošanas uz 3. valstīm un atgriešanos Eiropas Savienībā, šobrīd tā kārtība ir diezgan pateicīga, jo šo titru uztaisot un konstatējot, ka viņš ir normas robežās, lai varētu ceļot, atceļot, šis titrs nav jātaisa vairākas reizes dzīvnieka dzīvē. Viņu uztaisa 1 reizi, ja vakcinācijas tiek ievērotas noteiktajos pasē minētajos termiņos, kas ir apzīmogots ar veterinārārsta zīmogu, tad šis titrs pietiek visiem laikiem. Skaidrs, jā.
Tad man ir tāds jautājums pie tevis, runāt par suņiem. Lieli suņi, mazi suņi. Kā ir ar suņiem, vai viņiem ir lielākoties? Tu redzi, tu pamani, kad ir bailes, baltā halāta sindroms, bailes no dakterīša, un kā ir, vai tev ir arī gadījies tikt sakostam, teiksim, no suņa vizītes laikā, un tad man ļoti, protams, interesēs no cita viedokļa, vai tu rekomendē jau saulēcīgi cilvēkiem pieredināt varbūt suni pie uzpurnīšiem, domājot par to, ka, teiksim, vakcinācijā mums viss ok, bet, nedod Dievs, nezinu, ejam pa mežu kāda trauma smagāka vai vaļēja tur brūce vai kaut kas, un tad sāpēs man tas dzīvnieks ir jāved uz klīniku, un droši vien tas uzpurnīts mums tiks uzreiz, vai ne? Tā kā bezieru un kārtībā uzlikts mums sunim, cerams tikai. Man nav pieredze kinoloģijā, teikšu godīgi, bet es esmu šo to pamanījis darba laikā, un es protu tos signālus atpazīt, kad suns uzvedās netipiski un nerelaksēti. Atliek tās austiņas, un tad, kad viņš galvu negriež, bet tikai acis groza un mēģina tā kā uz aizmuguru skatīties, un pat lūpu vēl nerauc. Tas jau ir aizsardzības pozīcija. Man ir bijuši gadījumi, ka man ieķer, bet par laimi bez kaut kādām tur super traumām, bet vienkārši saspiež roku, jo es laicīgi viņu pamanu izraut ārā. Ir bijuši gadījumi, ka cilvēks, dzīvnieku īpašnieks ir lepns par to, ka viņa dzīvnieks uzvedās agresīvi ārsta kabinetā, bet saudzējot sevi, un to es esmu pateicis arī kolēģiem, mums ir tiesības atteikties no pacienta, ja dzīvnieks saimnieks ar mums nesadarbojās. Ja man tas dzīvnieks šķiet aizdomīgs, es uzreiz aicinu uzvilkt viņam uzpurnīti. Ja cilvēkam nav, mēs iedodam, tā nav nekāda problēma. Bet man pat ir bijuši gadījumi, kad dzīvnieka īpašnieks nevar uzvilkt pats savam dzīvniekam vizītē uzpurni, jo dzīvnieks ir agresīvs un viņš iekož savam saimniekam. Toreiz stāsts bija par ādas problēmu. Es šo dzīvnieku apskatīju no metra attāluma un pēc tam saņēmu A3 formāta eseju savā Google kontā un atskaiti par to, kas es par dakteri, ja es pat nevaru apskatīties dzīvnieku. Man ir tāds jautājums, kurš man apmaksās plastisko ķirurģiju, kurš man apmaksās beztermiņa slimības lapu, ja man tas dzīvnieks iekodīs, piemēram, sejā vai rokās. Un tie parasti ir lieli suņi, un es domāju, ka viss sākās ar inteliģentu suņu skolu, lai šom suņukam iemācītu šos noteikumus un lai saimnieks varētu kontrolēt savu dzīvnieku, jo tas ir absolūti bīstami gan ārsta kabinetā, gan uz ielas atrasties ar šādiem dzīvniekiem. Viņš ir skaists, viņš ir bezgalīgi skaisti izskatās, bet ja viņš nemācēs uzvesties ne sociāli ar citiem suņiem, ne sociāli ar citiem cilvēkiem, tad tas ir augstais ierocis, ar ko cilvēks pārvietojās pa ielām. Un, mēs vienmēr tādi draudzīgi, jo man kaut kā tas iespējas, un atklāti runājot, es ar cilvēkiem vienmēr saku, ka kaķim agresīvu uzvedību mēs varam piedot, jo viņu nevar tā izskolot, bet sunim to agresīvu uzvedību ir grūti piedot, jo tā ir saimnieka atbildība, kāpēc tas suņuks ir tādā statusā nonācis. Par laimi jaunais klīnikas plānojums mums atļauj dzīvnieku paņemt prom no dzīvnieku saimnieku uz manipulācijām. Tur mēs varam nesatraucoties darboties ar dzīvnieku. Un arī esmu pamanījis, ja mums kaut vai asins analīze iepriekš mēs ņēmām saimnieka klātbūtnē, tas saimnieks baidās, suns viņu nolasa, suns vēl vairāk sāk baidīties. Tad šobrīd, veicot šīs īsās manipulācijas, kas ir analīzes, infūzijas, injekcijas, ja mēs to darām manipulāciju telpā bez dzīvnieka īpašnieka klātbūtnes, mums ir daudz mierīgāks darbs un es teiktu par 300% mierīgāki dzīvnieki. Jo mēs zinām savu darbu, mēs zinām, ko darīt, kā izdarīt to labāk un dzīvniekam nesāpīgāk. Ja tur piedalās saimnieks, pirmkārt tas, ka dzīvnieks viņu lasa, bet otrs ir tas, ka arī mums ir kaut kāds kā ārstam. Tas nekas, ka mēs to darbu darām ikdienā, bet ja mums skatās uz pirkstiem tajā brīdī, tas uzliek kaut kādu papildus emocionālu slodzi un mums ir vieglāk aizšaut garām. Jā, tas gan ir fakts, ka suns ir emocija, mūsu kā saimnieka emocijas spogulīts, un to es pārliecinos katru dienu.
par to. Bet ir taču arī, teiksim, situācija, kad saimnieks saka, bet man ir ļoti labdabīgs un draudzīgs suns, viņš ir nekodīgs, bet dzīvnieks sāpēs, ja? Viņš instinktīvi reaģē. Pat nesāpēs. Man ir bijis arī tā, ka es palīdzu dzīvniekam uzkāpt uz svariem, lai viņš nosvērtos. Un tas absolūti miera mika vācu aitusuns, kurš svar 55 kg atņirktiem zobiem, man tas 180 atspolē metoties mētās virsū. Tā kā nevienmēr... Mierīgais, un tad ir jāskatās uz tiem uz suņa mīmiku un stāju tajā brīdī. Un, šobrīd jau ir tā, ka ja viņš kaut bišķīt manī raisa šaubas, labāk uzpurns. Mums ir dažādi medikamenti, kā mēs dzīvnieku varam nomierināt vizītes laikā, ja ar viņu nevar kaut ko sarunāt. Mums ir medikamenti, ko mēs varam iedot cilvēkam uz mājām pirms vizītes, ko viņš iedod stundu, un tas dzīvniekam noņems trauksmi. Un arī sev. Arī Baldriānīte pašam arī vajadzētu. Jā, lai visi mierīgi. Visi mierīgi. Mēs jau gribam pēc iespējas profesionālāk palīdzēt tam dzīvniekam, bet ja mums ir jānodarbojās 4 cilvēku sastāvā ar dzīvnieku fiksāciju, tas ir nežēlīgi pret to dzīvnieku, un arī mēs nejūtamies komfortabli tajā brīdī strādāt. Tad ir dažādi veidi, vienkārši laicīgi plānojot šīs vizītes var visu kaut ko sarunāt un izdomāt, kā attiecīgiem dzīvniekam būtu labāk. Jā, un par uzpurnīšiem runājot, ir arī brīnišķīgas metodes, kā tu pozitīvā veidā, sopa solītim var iemācīt apgūt sunim šo te uzpurnīšu nēsāšanu vai uzlikšanu, pat ne nēsāšanu, uzlikšanu uz kādu brīdi. Ja? Tā kā es arī savējiem iesaku kaut vai preventīvu mājas apstākļos arī parādu, kā to darīt, ja? Lai šādās situācijās, ja mums arī pēkšņi neparedzami ir jānokļūst klīnikā ar suni, tūlītās, nezinu, kaut kas notika, kaut kāds trauma negadījums, ja, tad es zinu, ka jo ļoti daudziem saimniekiem mentāli, emocionāli ir tāds aizspriedums, kad es taču nelikšu uzpūru, ka tas tā kā ir kaut kāds liels noziegums. Sots, jā. Tā kā esam atkal tādi atvērti un visu mēs laicīgi domājot, varbūt nekad dzīvē tas uzpūrs nebūs jāuzliek, ja? Bet nebūs šī sirdsāpe vai šī scēna, kad mēs 4 cilvēki mēģinam to izdarīt. Jā, tieši tā. Tuvojoties mūsu izskaņai, mūsu pārēdes izskaņai, kas tavā darbā tev sagādā tādas visdziļākās emocijas, varbūt prieka vai kādos kādi smagāki brīži, ja? Jo skaidrs, ka viens ir profesionalitāte, bet mēs esam arī emociju cilvēki, un kas ir tas, kas tavā darbā sagādā šīs visdziļākās, patiesākās emocijas? Pašam. Kamols kā klājas. Jā, man arī tas sajūti. Bet, laikam tas, ka mēs varam palīdzēt viņiem, pat tad, ja viņi mums nepastāst, kas viņam kaiš. Un tā ir tā augstākā pievienotā vērtība. Otra lieta ir... Pirmo reizi, man liekas, šitā. par dzīvnieka iepacināšanu. Piedod. Jā. Nē, zini, tu jau arī saskaries ar tām cilvēku emocijām tajā brīdī, un, vai ne? Arī visticamāk, arī saimnieku emocijas, vai ne? Arī iedod tādu. Mēs vienmēr aicinam tā, kad... mums ir bijuši gadījumi, kad atbrauc uz šīm eitanāzijām visa ģimene un pasaka Dievs vēl bērni. Tad mēs esam tie ļaunie, es nezinu, ceru, ka nē, bet bērniņš var visu kaut ko padomāt. Ka jūs esat tie, kāpēc mēs pēc jums aizbraucām bez dzīvnieku. Jā. Un tas ir tas smagākais. Mēs vienmēr aicinam, mēs varam pie jums mājas vizītē aizbraukt. Šķiršanās procedūru uztaisīt. Bet mums noteikti vajadzēs tikai vienu pārstāvi no ģimenes drosmīgāko, kas mums sākumā ir klāt, kamēr dzīvnieks iemiega, un tad mēs patstāvīgi veicam šo midzināšanu. Tās ir tās emocijas, kas ir smagas. Otrs ir tas, kad ir sarežģīti slimību gadījumi, kur mēs esam cīnījušies par to dzīvnieku, mēs esam viņu iepazinuši, un mēs tāpat beigās no viņa šķiramies. Un tas arī normāli iedod zem jostas vietas. Un tajā brīdī tas profesionālais ego nokrītās līdz papēžiem, jo tev māk šaubas, sāk mākt šaubas, vai tu esi spējīgs ar šādiem te gadījumiem tik galā. Un tā ir tā lieta, kas mums ir ne tikai kabinetā, mēs aizbraucam uz mājām, mēs ejam gulēt ar šīm domām, mēs mostamies ar šīm domām. Un to es vienmēr arī saku klientiem,
par to atgriezenisko saiti, lai viņi mums dod ziņu. Jo tas, ka jūs izejat no kabineta, nenozīmē to, ka mēs par jums vairs nedomāsim. Nē, mēs taisīsim vakariņas, mēs taisīsim brokastis saviem bērniem. Mēs domāsim, kā tagad reksim sokās. Un ja mums būs kāda ziņa, nav svarīgi vai pozitīva vai negatīva, mums būs kaut kāds sirdsmiers. Ja tā ziņa būs negatīva, tad mēs varēsim iedot kaut kādu norādījumu par plāna maiņu. Ja tā ziņa būs pozitīva, tas mazliet sasildīs mūsu sirsniņu. Bet ir taču noteikti arī tādi gadījumi, ka liekas, ka te kā, pēc pieredzes un pēc klīniskās ainas un pēc visiem parametriem, ka jau tā kā gandrīz vai verdikts, ka galīgs švaks tās izredzes. Un gan jau ir arī šīs te brīnumainās, vai ne? Šie, ka, teiksim, ir, tā kā atveseļojās vai uzlabojas, vai tā otra puse, vai ne arī? Citreiz notiek brīnuma lietas, un tas ir... Tur ir cepuri nost dzīvnieku īpašniekiem par nepadošanos kaut kādā bezcerībā. Un šajos gadījumos pat īsti medicīniski nevar izskaidrot, kā tas ir sanācis, ka tas dzīvnieks pēkšņi ir atkopies. Un man pašam tā ir bijis, ka ja pēc vizītēm vai pēc smagām ārstēšanām cilvēks nesazinās, tad ir vai nu viss labi, vai nu viss slikti. Un tad tas dzīvnieks pie mums atnāk pēc pusgada 8 mēnešiem kaut kādā profilaktiskā vakcinācijā. Mums viss ir kārtībā, mēs skrienam un tā tālāk. Un tad domā, baigi forši, jo es jau pa viņu ik pa laikam tā kā iedomājos, un tu varbūt citreiz kaut kā pakautrējos tur pazvanīt vai aizņemtības pēc to neizdaram. Un tad, kad mēs to dzīvnieku satiekam, tad ir tāds, kā tev ir izdevies, jo tu principā biji uz kaut kādas sliekšņa nonācis. Jā, tāpat kā ar cilvēkiem, arī gan ar dzīvniekiem līdzīgi. Tieši tā. Pauli, ja tev būtu 30 sekundes, tev dod laiku 30 sekundes, lai uzrunātu visus Latvijas suņu saimniekus. Kas ir tas? Noteikti tev būtu ļoti daudz ar ko runāt un stāstīt, bet 30 sekundēs, ko tu viņiem teiktu, vai varbūt ieteiktu, vai kas būtu tas vēstījums, ko tu gribētu suņu saimniekiem pateikt no sevis? Tajā kamerā jāskatās, vai šitie. Es teiktu tā, ka tas mīlulis, ko jūs paņemat, manuprāt, tas ir tas jūsu mentālās veselības sargs, jo šajā vecumā es dzīvniekus uzskatu par cilvēku atbalsta stūrakmeņiem, jo tas ir tas, ar ko tu parunāsi, ar ko tu iziesi pastaigā, izveidināsi galvu, aizmirsīsi par darbu, aizmirsīsi par mājas likstām, kas tev ir jādara, un izvēlies dzīvnieku pēc savas labākās sirdsapziņas un sajūtām. Uztici dzīvnieku skološanu lienei, jo kārtīgs suņuks, kurš zinās noteikumus, būs labāks sabiedrotais par izklaidīgo mākslinieku. Un atrodi filozofijas, kurām ticēt. Tā būs kinoloģijas filozofija, tā būs veterinārmedicīnas filozofija, tā būs dzīvnieku ēdināšanas filozofija, jo nekas nav pareizs vai nepareizs. Lēmums pieņem saimnieks sava dzīvnieka labā, bet šo lēmumu objektīvo pamatotību var palīdzēt izvēlēties tieši speciālists attiecīgajā nozarē. Vai nu tā ir dzīvnieku uzvedība, vai dzīvnieku veselības aprūpe, vai dzīvnieku ēdināšana. Un lai jums brīnišķīgs laiks ar saviem suņiem. Paldies, tas bija fenomenāli. Arī man tas aizķēra, jo, ja man jautā, kas ir tavas veselības vai labsajūtas noslēpums, patiešām tiešā, skaidrā, godīgā valodā es vienmēr varu pateikt, ka jo tā ir realitāte, ka mani suņi, tā ir manā mentālā, emocionālā, fiziskā veselība viennozīmīgi. Jā. Tas, ko viņi ienes, nekur citur es to, diemžēl, vai par laimi nevaru saņemt. Un man bija viens, ne podkāsts, bet intervija, kaut kad nesen bija to praksi atvērs vaļā. Un man prasīja to pasaki 2 vārdos, kāpēc. Un es Satim toreiz teicu, ka mēs vēlamies labi trenētu, veselīgu, sagatavotu, 4-kājainu sabiedroto cilvēkam, lai viņš var būt mierpilns un izbaudīt tā dzīvnieka sabiedrību. Tāpēc mēs esam tie palīgi, kas to dzīvnieku uztur formā, lai cilvēks varētu tad viņu pēc labākās sirdsapziņas pavadīt laiku ar viņu. Tā ir tā misija, pēc kuras mēs ejam un kāpēc ir
klīnika izveidot. Jā, paldies par šo, un paldies no visu suņu saimnieku vārdā par šo. Paldies. Pauli, vai tu esi gatavs ātrajiem ekspresa jautājumiem? Mēs varam. Varam. Jā. Nu, tad aiziet. Mūsu noteikumi paredz, ka tev nav laiks ilgi domāt, arī filozofēt, tev nav ilga laiks domāt. Ja? Tev ir jāņem viena no tām 2 atbildēm, pat ja tev abas tur tā kā patīk, bet izvēlies uz to brīdi to vienu, kas tā kā bišķi vairāk par tevi. Sarunāts. Cīrulis vai pūce? Cīrulis. Kafija vai tēja? Kafija. Ziema vai vasara? Vasara. Velo vai auto? Velo. Mūzikas festivāls vai pikniks ģimenes lokā? Pikniks ģimenē. Jūra vai kalni? Kalni. Darbs komandā vai darbs vienatnē? Komanda. Klusums vai mūzika? Klusums. Mežs vai lielpilsēta? Mežs. Viennozīmīgi. Paldies par rīliņiem, jo es regulāri ejot sociālos tīklos, es tos redzu, un es arī pati kļūstu un topu caur tiem zinošāka, gudrāka un varu sniegt citiem papildus. Jā, jo mums jau tas mērķis ir izglītot, lai mēs nenonāktu avārijas situācijā. Un ja tas cilvēkiem kaut 3 sekundes no minūtes ir noderīgs, tad es esmu tikai priecīgs par to. Jā, tieši tā. Nu ko, un mūsu raidījuma formāts paredz to, ka viesim ir iespēja uzdot arī man 3 jautājumus no savas puses. Kas tie būs? Man nav nejausmas, bet, Pauli, ja tu vēlies, tu vari uzdot jebko, un par jebko arī man. Jā, pirmām kārtām gribētos tev pajautāt, kā tu izvēlējies šo interesanto hobiju darba ceļu. Un, tā kā vācu aitu suņi ir tuvi arī manā ģimenē, un mums bija no bērnības visādi viņi bijuši līdztekus, un sākumā tie bija robežsardzes, izbrāķētie, kārtīgie sargsuņi privāti mājai. Tad šobrīd jau ir hobija suns Sola, kurš mums sastāda kompāniju, bet pietiekami nopietna šķirne, populāra Siguldā, un gribētos tātad par to kinoloģijas ceļu, kā tu atradi to aicinājumu tur, un otrs tad uzreiz arī par vācu aitu suņiem. Kāpēc viņi, kāpēc tieši šī šķirne? Jo, manuprāt, ļoti nopietni suņi, kas ir paredzēti intensīvam darbam un aizsardzībai, un tādi hobija līmeņa suņu saimnieki, es neteiktu, ka pirmā izvēlē būtu jābūt vācu aitu sunim, bet ko domā tu? Paldies par jautājumiem. Jā, par šo ceļu un kāpēc, tad man laikam ir jāatgriežas bērnībā, jo bērnībā es biju vienīgais bērns ģimenē, un es arī neaugu tādos vislabākos apstākļos. Es pārsvarā pavadīju laiku tiešām maksimāli viena, pēc skolas viena, vienmēr, cik es atceros, viena. Un es pat nevaru iedomāties, ka man bērnībā, kā es vispār būtu izaugs, ja man nebūtu šis suns un šis kaķis. Un faktiski tad viņi pirmajos, varbūt dzīves 10 gados, tie bija mani galvenie, savā ziņā arī pat vienīgie sarunu un komunikāciju biedri. Caur to jau es iepazinu caur dzīvnieka ķermeņa valodu. Es iemācījos viņu izprast, ar viņu sarunāties, daudz maz šim sunim vai kaķim saprotamā valodā. Noteikti man kā bērnam dabiskā veidā arī jau parādījās kaut kādi secinājumi, un tas redzējums un sajūta, ko es varu paprasot to, vai ko es varu paprasot šit, un kā tas dzīvnieks varbūt atsaucas vai sadarbojas ar mani. Es biju uz mūsu ielas lielākā kaķu dresētāja. Sāku es ar kaķu dresēšanu, man bija laipiņas, un es mācīju ar kārumiņu. Tad mēs runājam par 1987. gadu, kad nebija, 88. bija tā Marta Zīlīte, fenomenālā, leģendārā, bet tad mēs runājam par to laiku, kad nebija grāmatas, internets, nekas, bet kaut kā es tā kā pati 7-gadīgs bērns, sajūtu, ka arī tam kaķim vajag šo te gaļas kriksīti, un ka tas palīdz, ka tas ir tas motivators, un tīri labi sanāk, un ja es īstajā brīdī un īstajā laikā to parādu un pareizi parādu, mums sanāk gan pa tām laipiņām, gan hopu uzlikt vai gan hopu pārlikt, Jā. Tas bija tas sākums, un es jau tad sajūtu, tas tiešām nāk no tās bērnības. Tad vēlāk dzīve aizveda man nedaudz prom, jo dzīves apstākļi un laulība, un tad bērnu piedzimšana, tad tā kā bija tas starp posms bez šīta dzīvnieka.
Lai gan tad, kad es beidzu vidusskolu Valmierā, Viestura vidusskolu, es pēdējā izlaiduma dienā piegāju pie savas klases audzinātājas Līvijas Krauklas, sveiciens jums skolotāja, fantastiskākā skolotāja dzīvē. Un es viņai jautāju, skolotāji, kur man iet, man tā kā es nevaru saprast starp ekonomistiem, juristiem, bet man baigi gribētu būt par skolotāju. Jo es tajā bērnībā skoloju dzīvnieciņus, spēļu, lācīšus, sunīšus, visu laiku skoloju. Man arī vienmēr mīļmantiņas bija tikai suņi. To es tikai tagad nesen tā sapratu, ka ārprāts mana džerīte, taču es visur viņu staipīju. Ja? Tas taču ir suns, nevis zaķis, piemēram. Un es skolotāji teicu, ka man ļoti, ļoti tas skolotājas darbs, viņa teica, vai Lienīt, es nezinu, vai es to novēlu, ka tas tur tā kā ir arī ar savu garoziņu. Kaut kā, varbūt tā kā tiem ekonomistiem, tiem juristiem, tā kā. Un es arī aizgāju uz to jurisprudenci un arī pabeidzu, pēc izglītības esmu juriste, bet es taču nevarēju dzīvē tais 18 gados iedomāties, ka es vēlāk pēc kaut kāda noteikta laika perioda būšu skolotāji. Tikai nevis cilvēku bērniem. Tas manifestācija tā ir. Jā, un tad jau tu kaut kādu impulsu jūti, un šobrīd es esmu priecīga, ka man skolotāja atrunāja iet uz šo pedagoģijas fakultāti. Ja? Jo pedagogs bērniem nebūtu no manis tas labākais. Man patīk bērni, bet šobrīd es esmu atnākusi līdz tam savam sapnim, kas mani ceļ, kas ir mana šī tā dzīves lielā jēga, būt par skolotāju suņiem un suņu saimniekiem. Tā kā, tā tie līkloči dzīves arī aizveda līdz šim. Tam reizēm ir svarīgi sevi tiešām dzirdēt. Un nevienmēr mēs šodien sajūtot to impulsu, zinām, pie kā viņš mūs aizvedīs pēc gadiem, bet nepazaudēt to impulsu. Kaut ko viņš nozīmēja tad. Tieši tā. Un, ja mēs runājam par vācētu suņu izvēli, tad bērnību gan es uzaugu ar medību suņiem, man tētis bija mednieks, un mēs tur lādējām patronus, un visu kaut ko es tur piedalījos, kā maza meitenīte arī tur svēršanā, mērīšanā, un dzīve pagāja ar Sibīrijas laikām. Tā kā medību suņi man arī ir ļoti tuvi sirdī. Ja? Vācaitu suns, redz, kas ir interesanti, es esmu novērojis, ka ļoti bieži mums pat ir kaut kādas varbūt, ja ne vizuālās līdzības ar šo izvēlēto šķirni, tad varbūt kaut kādas īpašības, kas mums ļoti šajā sunī, tieši konkrētajā šķirnē uzrunā vai patīk, vai saista, un varbūt kaut ko pat mēs gribētu aizgūt no tās šķirnes. Un, laikam es sevi visvairāk tieši identificēju personīgi ar šo šķirni, ar šīm darba. Es esmu darba cilvēks, darba šķirne, darba spējas un tas vispusīgums, bumbiņa pēdu meklēšana, narkotiku meklēšana, aizsardzības darbs, paklausības darbs, sports, kanikrose, tāds ļoti, ļoti daudzpusīgi, ārkārtīgi daudzpusīga šķirne. Protams, intelektuāli, bet es tiešām ļoti, ļoti mīlu visas šķirnes. Bet es atzīšos, ka tad, kad es sākumā ļoti, ļoti vācaitis un vecaitis, un tas bija diezgan pārapņemta, vācaitis un bet šobrīd, un tad es ir vācaitis un pārējās šķirnes. Šobrīd man ir tā, kad ir vienkārši visi suņi šķirne, bez šķirne, brīnišķīgākie radījumi uz pasaules. Jā. Bet man personīgi, arī joprojām man ir 3 vācaitu suņu meitenes, ar kurām es pavadu savus rītus, savus vakarus, savus dienas, un joprojām no viņām mācos, iedvesmojos un mācamies būt par komandu un sadarboties. Paldies tev, tas bija fantastiski, jo man bija bērnībā Komisārs Reks, bija mīļākais seriāls, jo tur filmējās suns, kāds man mājās bija. Tāpēc man arī sirsniņai tuvi ir vācaitu suņi. Varbūt paturpinot šo sarunu par tām izvēlēm, tev ir kāds ieteikums, kā cilvēkam, kuram varbūt bērnībā, jo es arī pamanīju, ka viņi vai nu izvēlās to suni, kas ir bērnībā bijis kādam, Cane Corso, piemēram, kādam tur, un tad viņš pieaug un ir māja un ģimene, un tad arī vajag to Cane Corso. Vai par jebkuru šķirni to varētu attiecināt. Bet bieži vien cilvēks izvēlās suni pēc eksterjera, ne pēc viņa fizioloģiskās šķirnes vajadzības ikdienas slodzei, un kādi būtu tavs padoms cilvēkiem, kuri vēlās kļūt par suņu saimniekiem, kā pareizāk izvēlēties, lai tas suns tiešām justos ērti tajā vidē?
Jā, ļoti labs jautājums. Noteikti to izdarīt pirms es atvedu suni mājās vai izvēlos kādu konkrēto šķirni, padomāt par to, pirmkārt, kāds ir mans dzīves stils un dzīvesveids, un kā tas vispār esmu pēc savas uzbūves, vai es esmu vairāk tāds lēnīgāks, man patīk varbūt tādas īsākas distances pastaigas, es gribu vairāk pa māju čubināties, ja? Vai es gribu kanikrosus, es gribu katru dienu, es pavadu laiku tur stundām pa mežiem, pa takām, ja? Kāds es vispār kā cilvēks esmu, ja? Jo, ja es gribu, vai man ir ģimene, vai man nav, kādi ir mani ģimenes apstākļi, sadzīves apstākļi, ja? Vai es dzīvoju dzīvoklī, mājā vai lauksaimniecībā. Tā kā sākotnēji šis ir absolūti tā kā ar to sākt bāziskās lietas, ja? Jo, teiksim, varbūt mēs esam ģimenē ar 3 vai 4 bērniem, un mēs jau tā esam diezgan dienas laikā aizņemti. Ja? Un vai man izvēloties, piemēram, ungāru vižliņu, kas ir ļoti aktīva šķirne, ja? Vai man vispār pietiks laiks, tas ir viens, bet arī resurss un fiziskais resurss vispār, ja? Vēl bez laika turēt līdz tai šķirnē, ja? Un nodrošināt visu šīs viņas fiziskās aktivitātes vajadzības. Ja? Katra šķirne jau arī ir selekcionēta vēsturiski kādam konkrētam uzdevumam. Tā kā iepazīstamies vispirms arī ar šo te šķirnes aprakstu, kas ir pieejams jebkur internetā. Viens apraksts, otrs dažādās vietnēs. Ja? Palasam šo te šķirnes aprakstu, jo nebūs, protams, vienas šķirnes pārstāvju vienādi. Tur katram ir savs temperaments, nervsistēmas darbības tips. Ja? Bet jebkurā gadījumā galvenās vadlīnijas. Tas būs viens, tad otrs ir mans dzīvesveids un kā mēs varēsim sadarboties, lai nav šis stāsts, ja, ka, teiksim, pa ģimeni ar ļoti aktīvu, vai, teiksim, paņem franču buldogu, bet es īstenībā tā sapņoju par kanikrosiem, ja, piemēram, gribu lielu sportā, gribam iet tur garos pārgājienus. Pišķi tā apsēsties, jo sunīts ienāk mūsu dzīvē uz ilgu laiku. Viņš ne tikai papildina mūsu dzīvi, bet viņš arī izmaina mūsu dzīvi. Un noteikti, vai man būs laiks un papildus laiks arī suņa apmācībai, kas ir absolūti obligāti. Ja? Vienalga kāda tipa vai nopietnāka apmācība, mazāk vai tikai tur apgūt kaut kādas sadzīviskās lietas, katram tad tie savi mērķi. Ja? Bet jebkurā gadījumā apmācīt, audzināt un arī mīts, ka mazie suņi, mazo šķirņu suņi vai dekoratīvie nav jāmāc, tas tiešām ir mīts. Ja? Visi suņi ir ārkārtīgi brīnišķīgs, intelektuālas būtnes, viņiem ir brīnišķīgs šis te mentālais resurs, kapacitāte, un viņi brīnišķīgi mācās gan sadarboties, gan jaunas prasmes, gan lietas, un sunim parādās dzīves foršā jēgpilnība, kas var kopā kaut ko darīt, apgūt jaunas lietas un pavadīt šo laiku kopā ar saimnieku. Ja? Jo kvalitatīvs laiks ar savu suni, tas ir vērtīgākais, ko es savam sunim var iedot. Nevis to gardumiņu, ja reku gardumiņš, es skrienu uz darbu, tiekamies vēlu vakarā pirms pusnakts pačurināšu tevi, ja? Bet tas laiks nedalīts, kvalitatīvs, produktīvs, foršs, un nevienmēr tur ir kaut kas mums jāstrādā. Ja? Mēs varam arī izbaudīt brīnišķīgi meža pastaigu, redzot, kā tas suns izošņājas, atslāpst, nomierinās un izbauda savu suņa dzīvi. Super, paldies tev par atbildi. Un vēl pēdējais jautājums. Tu mani jautāji par tām saimnieku kļūdām, bet es tev gribētu pajautāt, varbūt tava hobija darba laikā, kas ir tas biežākais, ko tu esi pamanījusi, ka cilvēki ir pārpratuši suņa uzvedības kontekstā? Kaut ko, kas ir tipiskā kļūda, vai pieredzējušam, vai jaunam dzīvnieku īpašniekam, kurš ir atnācis uz skoliņu, kas ir tas, ko tu visbiežāk mēģini pamainīt suņa audzināšanā no saimnieku puses, ko viņi ir uztvēruši par pašsaprotamu? Vairāk varbūt, teiksim, es vispār sevi uzskatu, ka tāds starpnieks starp sunu un viņa saimnieku. Un tad, kad man atveda katru reizi jaunu sunīti, tad es viņu redzu, jūtu un es viņu tā kā tulkoju saimniekiem. Un lielākoties 99% gadījumu pēc mūsu pirmās individuālās nodarbības satikšanās saimnieki saka, mēs to nezinām par viņu. Mēs nezinām, kad mēs domājām, ka viņš to dara tāpēc.
kā, nezinu, spītīgs tur, vai tāds vai šitāds, bet varbūt viņš ir šobrīd došņājās, un viņam tēlēni izsakoties austiņas ir ciet, un varbūt šobrīd nesaucam, jo tas nav nepaklausīgs suns, bet viņš šobrīd ir slavā, viņš izošņā, kas viņam tas ir attīstības posms, izziņas posms, ja. Un tad parasti tajās pirmās nodarbības laikā mans uzdevums ir viņiem iztulkot viņu suni, kāpēc viņš dara tā, kāpēc šī ķermeņa valoda, ko šī ķermeņa valoda parāda, uzķert šī jau konkrētā pārstāvja individualitātes, jo viņi ir visi lielās suņu personības. Viņa tos talantus stiprās puses un jau integrēt viņu pirmajās tajās sadarbības uzdevumos vai uzdevumiņos, lai tā lieta sāk iet un iepatikties gan vienam, tad arī patiks sunim, un ja patiks sunim, patiks saimniekam, un ja patiks abiem, viss izdosies. Tā kā laikam pat nekāda tāds konkrētas, bet tieši tas, ka man ir suns, viņš ir dzīvnieks, man ir kaut kāds priekšstats par viņu, viņš dara tā, tāpēc, ka mēs cilvēki tā daram, viņš arī tāpēc tā dara. Nē, tas ir dzīvnieks, tas nav cilvēks, un viņš ir ar saviem instinktiem, un viņš ir ar savu šķirnē ieliktajiem, kā es pirms tam minēju, šiem konkrētajiem uzdevumiem, un tas kaut kur atspoguļojas arī viņa individuālajā personībā. Tā kā maksimāli precīzi iedot šīs viņa personības, suņa personības raksturojumu un kā ar šo konkrēto sunīti, tieši kādā valodā sarunāties ar šo konkrēto suni. Jo atbrauks pēc stundas cits saimnieks ar citu suni, un tur jābūs citas. Bet viņi ir līdzīgi tiem saimniekiem. Viņi tā kā mēģina kopēt viņus. Es skatījos Instagramā viena interesanta blogera, viņa dzīvo Parīzē, un viņa ir sākusi bildēt Parīzē suņu saimniekus ar saviem suņiem, pēc atļaus un publicē. Un es ar interesi sekoju līdzi, un tiešām, ja ne sākumā, tad vēlāk viņi arī ļoti bieži vizuāli kļūst diezgan līdzīgi, un viens no otrā, gan mēs no savas sunīša kaut ko pārņemam, pielāgojamies, gan sunīši arī to mūsu, primāri, kā es teicu, emociju nolasa. Ja man būs satraukums, stress, garantēti arī viņam būs satraukums, stress, tāpēc par to baldriānu tabletīti ejot pie daktara, pie veterinārā ārsta, uztaisam meditāciju vai ieelpa, izelpa, un es vadu savu suni, nevis mans suns vada mani. Vēl viens ātrs jautājums. Kas man no bērnības interesē, vai suņi atpazīst dažādu valstu valodas. Mums vasaras sezonā ir daudz turisti no ārzemēm, kas vēršās pēc palīdzības, un tad es nesaprotu, kā man to suni runāt. Angliski, vāciski, krieviski, latviski. Jā, starp citiem manis arī mācās ik pa laikam dažādi citautieši, un no Norvēģijas, no Lielbritānijas, no Nīderlandes saimnieki, no Vācijas tikko bija atbrauks saimniece uz nodarbību. Un zin kā, ir tomēr, ja mēs tās komandas kādas konkrētas dodam sēdi, pieņemsim, kaut vai runāt par sēdi, saimnieks, ja saimnieks pats ar šo suni komunicē, tad viņš, protams, vairāk komunicēs caur šīm komandām suņa, pie kurām suns ir pieredināts. Ja man būs ar šo te suni, vienalga no kuras valsts jānokomunicē, es nokomunicēšu ar viņu, ar žestu, ar savu ķermeņu valodu, ar kustību, man nevajadzēs šo te obligāti šo te komandu, kā tajā valodā ir. Bet ļoti labs jautājums, bet suns kolosāli nolasa tiešām mūsu ķermeņa valodu un pozitīvā apmācība jau arī uz to balstās, ka mēs ar savu ķermeņa valodu, ar žestiem, ar intonāciju, ar savu emociju, tur motivācija, ēdiens vai spēle, mēs sunīti apmācam un audzinam. Teiksim, pretstatā var būt iebiedēšanas taktika, kas ir varbūt cita stila apmācība, tad, kur varbūt viss mūsu spēks ir tikai pavadā, tad pozitīvā apmācībā tā pavada tur var būt, var nebūt. Man pavada vispār nav tā kā vajadzīga. Es teiktu, ka varam ar jebkuras valsts suni komunicēt, arī suns sapratīs arī manu latviešu valodu vai manu intonāciju. Viņš lasīs intonāciju un man iekšējo stāvokli emocionālo. Okay. Viņi ir poligloti, tas nozīmē. Jā. Tā kā arī to mēs no viņiem varam mācīties un aizgūt. Jā, paldies. Laiks ir ierobežots. Es droši vien vēl kādas pāris stundas varētu parunāt un uzdot tev jautājumus, bet varbūt, ka mums būs podkāstu otrā epizode. Jā, protams, citas sērijas un citā laikā, vai gada laikā. Paul, paldies tev ārkārtīgi liels, ka tu atnāci. Man bija ļoti brīnišķīga, saturīga, interesanta saruna ar tevi, un es zinu, es nevis tikai ticu, bet es skaidri zinu, ka arī jums, skatītāji, būs ārkārtīgi interesanti
klausīties un uzzināt šīs te lietas, ko mums šodien pastāstīja un paskaidroja, un par kurām mēs parunājām kopā ar veterinārārstu Pauli Nārtišu. Paldies tev milzīgs. Paldies, un uz tikšanos jau nākamajās pārraidēs par suni bez filtriem. Paldies.